Servisēm ar jums esmu es Alisa. Un šodien ir ļoti excited videoklips priekš manis. Tas ir Kawaii Box atvēršana. Jums ir gan jau tāds, kas tas ir. Tātad Kawaii Box ir tāda kā kastīte, kuru sūta laikam no Ķīnas, es nezinu. Un tur ir iekšā dažādas lietas. Un es nezinu, kas tur iekšā ir. Pašlaik es tiešām nezinu, kas tur iekšā ir. Viņi vienkārši man atsūtīja šo kastīti. Un man ir tagad jāvar vaļā tas kopā ar jums, tāpēc palieciet obligāti līdz video beigām, jo tur būs gadāms maziņš konkursiņš. Tā kā sākam. Tad šī kastīte no ārpus izstāsta šādi te. Te virs ir rakstīts rozā burtiem Kawaii Box. Ļoti skaisti iepakot, un es vēlos ātrāk sākt vērt viņu vaļā, tāpēc viss. Wow. Es negribu neko izmest. Es reāli jūtos tā kā svapā, tikai svaps pa brīvu, un man nekas nevienam citam nav jādod. Šeit ir tāda mazā lapiņa, un te ir rakstīts otru puses, laikam 11 lietas, kas te ir iekšā laikam. Wow, es tiešām jūtos tik ļoti kā svapā. Es laikam, kā jau mēs visi redzam, ir šis te kaut kādi. Wow. Viss ļoti skaidrs, saprotams. Tā ņēmas brālis šeit, lai nogaršotu ar mani šo te. Šis ir tikai minējums, tie kaut kādi, varbūt kaut kādi kraukšķi, kaut kādas, zinīt, tā kā čipšu veidīgas lietiņas. Man ir reāli vēl šoreiz. Man nebūtu. Smaržo pēc, es zinu pēc kā smaržo, kas man šo. Smaržo pēc tiem, ziniet, tie riekstiņi, tā kā ir riekstiņi, un tur apkārt ir tāds kā ar sālu tāds, es nemāku paskaidrot, es nezinu, kā viņi saucās, bet, smaržo pēc kaut kādiem riekstiem. Ņem. Izstāst šādi te. Ok, 3, 2, 1. Ļoti salds kāps tāds. Nevar saprast. Viņš ir tā kā kaut čipsis. Un ārpus tāda ļoti salda, ne? 5 no 10. Es saku kādi 6. Baigi labs nav, bet ir ēdams. Es te redzēju vēl vienu, kā es te redzu, tā ir otrā ēdamā lieta. Lai Bergsam te nav visu laiku jāsēž, vienkārši izņēma arī šito te. Tātad tas ir kaut kāds. Es pat nezinu, kur būs ir pareizi. Ok, tātad varam vaļā. Smaržo, principā, pēc kolas. Tā ir kaut tāda mīkstā konča. Viņam nokodas. Garšo arī pēc kolas, vienkārši. Es arī kaut 7, 8. Ņemot vairāk, ka man kola negaršo. Un tad 7. Nākamā lieta, ko es te redzu, ir tā kā piekariņš ar ļoti interesantu zvēru. Es tiešām nesaprotu, vai tas kaķis vai suns vai pele. Visticamāk, ka pielikšu pie kādām atslēgām. Nākamā lieta, kas te ir iekšā, ir... Kas tas ir? Vai tā izstāst pēc ķemmes, vai tā ķemme? Principā tā ķemme, kuru es visticamāk lietošu dejošanā šķirot celiņu. Izstāst apmēram šādi. Tālāk. Šeit arī īsti nevar saprast, kas tas ir. Izstāst kā tāda tā kā kastīte. Viņa izstāst šādi te. Un tā, manuprāt, varētu, es nezinu, kam tā ir domāta. Ja kas, es tikko tā kā, es lasīju šito te, kur rakstīts, kas tās lietas ir. Un šis ir karameļu, tā kā kaut kādi caramel corn. Tas tiešām negaršoja pēc karamels. Ja kas, šitais bija ar karameli. Viņš negaršoja pēc karameles, vai ne? Ok. Šajā var likt tā kā dažādas lietas iekšā. Teiksim, ļoti, manuprāt, labi cik der kā zālēm. Tā kā, teiksim, ja tev ir jāiet kaut kur vienreiz dienā jādzer kaut zāles, tad viņas var ielikt, un viņas ļoti viegli pārnēsāt. Tātad, šī nākamā lieta ir ļoti episka. Tā ir lecamāla.
Tā. Te ir palikuši vēl dažas lietas. Ok, nākamā ir šī te, kas ir tā kā lietiņa, ko liek uz acīm, kad tu guli. Ziniet, kā tas noderēs? Noteikti tas varētu noderēt, kad piesitās kaut kāds challenge video, kuru vajag, lai ir acis aiztaisīts ciet. Un man bija tikai viens šāds, tā kā, boom, man tagad ir 2. Tātad tā ir pildspalva ar kaktusiņiem ļoti mīlīgiem. Tad šis man noderēs, domāju, skolai. Es vēlos pārbaudīt, kā viņi raksta. Te ir kaut kas šāds. Šeit var, man liekas, ielikt kartītes. Es nezinu, kartes vai kaut ko tam līdzīgu. Bet te ir rakstīts virsū Today is a fruit day. Tā kā, tā, tas ir, tie ir kaut kāds tā kā uzlīmītes, kuras var līmēt uz dažādām lietām. Zinu, ka ļoti līdzīgs ir Dziesmu svētkos līmēju šeit sev uz acīm, tā kā, jā, es zinu, es to darīju, bet šīs, manuprāt, ar tām var izrotāt dažādas lietas, tās var līmēt, teiksim, uz būrtnīcām, šīs man noteikti noderēs dekorēšanai, jo man patīk darīt dažādas tādas lietas. Un pēdējā lieta, kas ir, wow! Kā jau teicu, man patīk dekorēt, tāpēc šīs man arī noderēs. Tās arī ir uzlīmes un tik forši. Šīs visas lietas, nezinu, vai jūs viņas redzat, bet es viņas redzu. Tās es dabūju un man tiešām ļoti patīk visas šīs lietiņas. Tagad ķersimies klāt konkursam, kur jūs gan jau gaidījāt visu šo video laiku. Jā, konkurs. Jums būs iespēja laimēt šādu pašu, ne tādu pašu, bet jums būs iespēja laimēt kawaii boksu, kurā būs iekšā lietas. Un es domāju, ka nebūs tādas pašas, tāpēc, ka viņiem katru reizi ir kaut kas savādāks. Bet jums būs, es zinu, ka šādi pat kastīti. Un jums būs iespēja laimēt šādu te pilnībā pa brīvu. Atmaksātu, un noteikumi ir ļoti vienkārši. Tātad, protams, jums jābūt mana kanāla abonētājam, bet pārējie noteikumi sekos linkā, kas ir apakšā. Apakšā YouTube es ielikšu linku. Tajā jūs varēsiet apskatīties un pieteikties šim konkursam, lai jums būtu iespēja laimēt šo kastīti. Kad jūs piereģistrēsieties, tad jums tur būs iespēja izvēlēties dažādas tā kā ikoniņas, kā piedalīties. Tur būs dažādi, teiksim, seko Alšukam M YouTubā, seko kawaii box Twitter lapai un tādā garā. Un jo vairāk jūs viņus izpildīsiet, jo lielāk jums būs izredzes uzvarēt. Bet jūs varat tikpat labi arī tikai vienu izdarīt no noteikumiem. Un tas arī ir viss. Tā kā ejiet obligāti apstīties linku apakšā. Tur būs viss skaidrs. Es paziņošu konkursu uzvarētāju kādā no saviem nākamajiem videoklipiem. Es ceru, ka jums patika, tāpēc, ja jums patika, tad spiediet like. Un subscribe apakšā, ja jūs esat jauns mans kanālu. Un piedalieties konkursā. Ar tā!